precīzi 7 no rīta. Jā, un tas... ceru, ka šis ir īstais brīdis, kad mēs varētu uzzināt, kādu laikapstākļi mūs sagaida šodien un varbūt arī nedēļas nogalē. Jā, labrīt, vārds. Labrīt. Labrīt, šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums, Kurzemes piekrastē pārsvarā skaidrs debesis, bet valsts austrumos gan nedaudz sniega, un šorīt gaisa temperatūra no 0 līdz 2–3 grādiem. Uz valsts galvenajiem autoceļiem daudz viet veidojas tā saucamais melnais ledus, jābūt uzmanīgiem. Dienas laikā debesis brīžiem skaidrosies, nedaudz vairāk mākoņu būs valsts austrumos, un brīžiem ir gaidāms pavisam neliels sniegs, bet kopumā nokrišņu būs maz. Dienā valdošais būs mērens, dienvidu puses vējš, un dienā gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē svārstīsies ap 0, nedaudz virs līdz +1 grādam, bet citviet gan pieturēsies sals, un gaisa temperatūra būs -1, -3 grādu robežās. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra -2, neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nav, bet dienas gaitā gan brīžiem nedaudz sniks, un dienā gaisa temperatūra Rīgā -3, -1 grāds, bet gaidāmajās brīvdienās ir īpaši naktīs gaisa temperatūra pazeminās, arī dienas kļūs krietni vien vēsākas, bet tā kā šīs nedēļas sākumā daudz viet ir nokrišņiem bijis bagāts laiks uz ietvēm, uz atsevišķiem ceļa posmiem, ir izveidojušās pamatīgas peļķes, kas šorīt un arī tuvākajās dienās pamatīgi piesals, tāpēc esiet uzmanīgi, lai nesanāk paslīdēt un nokrist. Labrīt, piekdienas rītā, 26. janvārī. 7:02 minūtes. Jā, un ieskatēsim arī tēmas, kas gaidām šajā pusstundā. Ļoti patīk mums tie putni. Mēs vēlreiz gribam atgādināt, ka nedēļas nogalē ik viens tiek aicināts stundas garumā pie barotavām skaitīt ziemojošos putnus, un plašāk vēstīsim jau pēc neilga brīža. Bet tuvāk pusstundas izskaņoja mums uz interviju